Sveiki visiem! Mēs atrodamies Vefiņā, V-Moto headquarteros, un šodien jums gribam pastāstīt par mūsu izpildējiem. Pētot un izzinot, nonācām pie sava risinājumu, kuru mēs jau piedāvājam kā kvalitatīvu produktu jau tieši klientam. No izpūtējiem mēs piedāvājam ne tikai supermoto, bet gan arī čoperiem, endūriem, sporta baikiem, sporta motocikliem. Katrs varēs atrast sev piemēroto izpūtēju. Vēlējamies jums parādīt salīdzinājumu ar standarta izpūtēju un attiecīgi jau ar mūsu uzstādīto izpūtes sistēmu uz šī 15. gada KTM SMC motocikla. Un tālāk jūs jau redzēsiet reālos mērījumus no Dino stenda. Jauda. Sākums līdz 5000, tas ir pilsētas režīmā, viss ir pacēlies. Beigas, lai izmainītu, visticamāk vajadzētu filtru modificēt un uzlikt pilnu izpūti. Tas arī tas, ko vajag. Tas ir, ko jūs te nesiet sabūvējuši. Galvenais baigi foršs sanācis ir tas, ka, teiksim, viņam, tad, kad tu maigi akcelerējies, lēni, tādā kruīza režīmā, viņš nav sprākstošais. Bet tā, ka strauji, tāda ir viss kārtībā. Nē, tur viss ir kārtībā. Priekš standarta motora, viņš ir ļoti labs. Tas pienesums, kas viņam ir no tā mazā bundulīša, tās brīvās izplūdes, viņš ir tieši tas, kas vajadzīgs priekš pilsētas. Rezumējot jau Andra teikto, tad tika panākts jaudas pieaugums tieši pilsētas režīmā. Tas ir apmēram no 3000 apgriezieniem līdz 5000 apgriezieniem. Motocikls ir palicis par 7 zirgspēkiem jaudīgāks. Par ieguvumiem viennozīmīgi tas būs svars, dizains un arī skaņa. Un skaņa ir tieši tā, kas padarīs jūs dzirdamākus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem un jūsu braukšanu vienkārši padarīs drošāku. Ja jūs vēlaties iegādāties mūsu izpūtēju savā īpašumā, tad droši meklējiet mūs Facebookā, Instagramā, V-Moto. Gala rezultātā jūs nonāksiet pie individuāla izpūtēja, kas ir piemērots tieši jūsu motociklam.